Stenogrāfija jeb ātrraksts ir ātra vārdu pieraksta metode. Tā ļauj rakstīt ātri un efektīgi, piemēram, tā. Protams, stenogrāfijas pratējs māk pierakstu gan uzrakstīt, gan izlasīt. Pastāv daudz stenogrāfijas sistēmu, bet latviešu stenogrāfijas sistēmu ir izveidojis Jānis Roze 1908. gadā Jelgavā. Ar to latviešiem pirmajiem no 3 Baltijas tautām bija radīta sava stenogrāfijas sistēma. Vēlāk Jāņa Rozes dēls Teodors Roze un Jurģis Stabinis šo pašu sistēmu bez izmaiņām ievies arī lietuviešu valodā. Latvijā kādreiz bija Latvijas stenogrāfijas biedrība, bet kas ir galvenā stenogrāfijas autoritāte mūsdienās man nav zināms. Nesen vēl stenogrāfiju pasniedz dažās skolās, taču starptautiski dažādu ātrrakstīšanas sistēmu lietotājus apvieno organizācija Intersteno. Stenogrāfijai ir pareizi jāsagatavojas. Rakstīt vajag ar nosinātu zīmuli uz balta papīra ar iedomātām līnijām. Mācoties šīs līnijas var arī uzzīmēt. Starp līnijām jābūt 3 mm. Man pašam tas liekas ļoti maz. Pamata burtu augstums ir 1 rindas augstums, bet raksts var nolaisties 1 veselu rindu zemāk vai augstāk. Rakstīšana notiek mazliet ieslīpi, gluži kā rakstot parastus burtus. Šie ir galvenie slīpumi. Pirmā lieta, ko iegaumēt, ir tas, ka patskaņa tiek rakstīta no lejas uz augšu, bet līdzskaņa otrādi no augšas uz leju. Patskaņa augstums nemainās, līdzskaņa augstums ir mainīgs. Patskaņa ir slīpi, līdzskaņa ir taisni ar lociņiem galos. Patskaņa un divskaņa. Tā tie izskatās. Tātad svarīgi ir kontrolēt patskaņu garumu, lai neuzrakstītu nepareizu burtu. A ir visparastākais burts, I ir pusrindu garš, AI pusotru, U un O ir 2 rindas gari, E un tā divskaņus pierakstā ar ļoti slīpu zīmi. U var uzrakstīt ar gulošu svītriņu. Daudziem burtiem ir papildus veidi, bieži ērtāki, kā tos uzrakstīt. Līdzskaņa izskatās tā. Tātad var redzēt, ka tie ir taisni un to galos mēdz būt dažādi loki. T ir pats vienkāršākais līdzskaņas, 1 rindas garums svītriņa. R ir ļoti īpatnējs ar savu ieliekumu vidū, bet par to vēlāk. Kas mani līdz galam neapmierina līdzskaņos, ir tas, ka te nav īstas sistēmas. It kā var sajust, cik līdzīgi, piemēram, ir B un P, bet G un K nebūs līdzīgi pēc tās pašas metodes. Nākas katru burtu vienkārši iegaumēt. Īpaši nepatīkami ir burti D un H. Tos ir paredzēts pierakstīt ar paresninājumu, līdzīgi izsaukuma zīmei, uzspiežot uz papīra stiprāku zīmoli. Diemžēl te neko nevar darīt, tāda ir mūsu stenogrāfijas sistēma. Arī mīkstie līdzskaņi tiek apzīmēti ar tādu uzspiedienu. Kā man liekas, šī ir pati sarežģītākā, neērtākā lieta. Garie patskaņi, ja vajag, tiek atzīmēti ar punktu virs burta, bet vārda beigās, kur tas ir daudz svarīgāks, garumus apzīmēs īpaši. Vārdus raksta vienā kustībā, nepaceļot zīmuli. Patskaņa ar līdzskaņiem savienojas atkarībā no loka veida līdzskaņa galā. Līdzskaņu puduri ir rakstāmi tā, pusrindas augstumā savienot ar stāvu svītriņu, bet pēdējais burts pilnā augstumā. Patskaņa pilnā augstumā ir savienot ar pusaugstuma burtu J. Daudziem līdzskaņu savienojumiem ir savi apzīmējumi, bet arī tos nezinot jau var uzrakstīt visus vārdus. Pirms dodamies tālāk, pieturzīmes. Punkts, jautājumzīme, komats, iekava, rindkopas zīme. Īpašu vārdus apzīmē, pasvītrojot vārdu vai tā pirmo burtu. Tātad mēs jau varam uzrakstīt visu. Tomēr dažus burtus ir iespējams rakstīt vēl ērtāk un ātrāk ar to alternatīvajām formām. Mēs jau zinām par U. R un L pamata zīmes ir neērtas. Tās praksē izmanto, lai nepārkāptu augšējo robežu un veiksmīgi atgrieztos uz rakstīšanas līnijas. R saīsina rakstot mazu gredzentiņu un L lielāku gredzenu. Kā tas savienojas parasti, var redzēt. Domāju, nevienu neatstās vienaldzīgu, cik lieliski L un R tagad izskatās. Īpaši skaisti gredzeni izskatās, ka tie ir pie taisnas līdzskaņa kājiņas, pēc kuras zīmols iet pa kreisi. Un pirms līdzskaņa ar kreiso loku, kurā gredzenu ievelk iekšā. Tad vēl ir salikumi tro, klo, plo un tam līdzīgi, kurus uzrakstot zīmolis paliek rakstīšanas līnijas līmenī. U var rakstīt kā guļus strīpiņu, kā jau minēts. O var rakstīt kā gaļu guļus strīpiņu. To var nerakstīt vārda beigās, jo neviens cits burts nenolaižas tik zemu. V var rakstīt ar gulošu lociņu. V var pievienot taisnajiem līdzskaņiem divos veidos. Kur ir palikuši teātra suflieri? Nu tie paši, kuri teica priekšā tekstu aktieriem no būdiņas zem skatuves. Suflieriem bija pašiem savas redaktora zīmes, kuras pierakstīja lūgas tekstā. Ķeksītis nozīmē pauzi.
2 ķeksīši, gara pauzi. Svītriņas malās vārds, ko aktieris aizmirst. Ar vilnīti pasvietroti vārdi, tos aktieris mēdz jaukt vietām. Mūsdienās aktieri ilgu laiku pavada mēģinājumos, ilgāk nekā senos laikos. Pa to laiku tekstus arī iemācās no galvas. Es latviešu valodā ir sastopams ļoti bieži. Tāpēc ir daudz paņēmienu, lai tā rakstīšana stenogrāfu pārlieku neapgrūtinātu. Visbiežāk es apzīmē ar lociņu, kura virziens parasti ir pa kreisi. Tātad, piemēram, vārda sākumā pirms taisna burta pulksteņa virzienā, aiz burta pret pulksteņa virzienu. Burts C izrādās arī ir T un S savienojums. Papildus tam, ja es seko līdzskanim ar lociņu, to zīmē kā cilpu šādas kājas galā. L gredzenā arī ieraksta cilpiņu. OS vārda beigās uzraksta kā cilpu, atsevišķi O nerakstot. Izskaņas ums un umos raksta vienādi zem svītras, tikai ums pusrindu garu, umos pilnu rindu garu. O arī te ir pašsaprotams. Un arī, ja līdzskanis sākas ar lociņu, S tam var pievienot kā cilpu sākumā. Tikai SB un SF ir savs īpašs pierakstīšanas veids. Vēl S raksta kā karodziņu vārda beigās aiz garā patskaņa, tā apzīmējot, ka patskaņas ir garš. Apkārt R gredzenam S arī apvelkas kā gredzens. Nominatīvā galotne S var atmest no vārda beigām vispār. Garie patskaņi vārda vidū tiek atzīmēti tikai, kad tas ir pilnīgi nepieciešams. To izdara ieliekot punktu virs patskaņa. Izskaņās garie patskaņi ir daudz svarīgāki. Ja pēdējais patskaņas ir garš, to atzīmē ar ķeksīti beigās. Ja aiz patskaņa ir līdzskanis, to raksta pusgari. Ja patskanis ir īss un pilnā augstumā, ja patskanis ir garš. Arī, ja mēs rakstītu S pilno formu, tas tā būtu. Es jau minēju, ka S kļūst par karodziņu lociņa vietā, lai parādītu patskani kā garu. Lai vēl vairāk pātrinātu rakstīšanu, pastāv rinda līdzskaņu savienojumu zīmju. Piemēram, savas zīmes ir savienojumiem NK, NG, GN, kas it kā savieno abus burtus kopā. Pārējie savienojumi ietver sevī S, vai arī Z, kuru var aizvietot ar S, un to ir pārsteidzoši liels daudzums. Jau pieminēju S cilpas veidā līdzskaņiem, ja S ir sākumā un līdzskanim lociņš ir augšā. SB un SF pie tam ir savas zīmes. Kad S ir otrais burts un līdzskanim ir lociņš lejā, turpat cilpiņa. Z, ST, SD ir šādas ļoti īpatnējas zīmes. Un tad vēl papildus šādi savienojumi Z, ST, SJ, SH. Runājot par S. Tipiski burtu savienojumi ir kāds līdzskanis ar burtu puduri S, ST vai STS. Burtiem B, G, K, L, M un P tos pievieno vienotā stilā. Tātad pirmkārt atceramies, ka ST apzīmējas zīme ar taisnu kāju, bet STS ir tā pati zīme ar lociņu galā. Šīs zīmes viegli pievieno burtiem B, G, K, L, M, P, taču vienu pašu S līdzskaņiem pievieno ar vilnīti, ko nevajag jaukt ar N. Te vajag ievērot, ka BS ir sava īpaša zīme. Vēl rakstīšanu pātrina, mainot vietām S un Z, U un O, U un V, F un V, N un M, J pārvēršot par līdzskaņu mīkstinājumu, to, kuru raksta ar uzspiedienu. Protams, stenogrāfijā ir milzums saīsinājumu. To ir pārāk daudz, lai te uzskaitītu. Te minēšu tikai to grupas. Ir zīmes, kas izskatās kā parasti burti, bet tās ir pusotru rindu augstas. Piemēram, aiz, kā vārdu, tā arī priedēkli, pieraksta kā ai vai lielu Z, atkarībā no sekojošā burta. Atkal ir savienojums A un L. ST zīme pusotrā augstumā nozīmē stud, bet parastā stunda. Ir vienu pilnu rindu augstas zīmes, kas ir atsevišķu vārdu saīsinājumi. Tādi ir piemēram tad, kad, es, mēs un citi. Ir pusrindu augstas zīmes, kuras nozīmē dažādus vārdus atkarībā no rakstīšanas augstuma. Ja tās raksta zem rindas, tās apzīmē īsos vārdus, kas beidzas ar O, jo, no, ko un tam līdzīgi. Ja tās raksta rindas augšējā pusē, tad tās ir tādi vienas zilbes vārdi kā un, lai, ne. Ja tās raksta rindas lejā, tad tās ir tādi vārdi kā tu, bet, nav. Pār pieraksta kā R gredzenu rindas augšā, pret kā R gredzenu rindas lejā, bet ir to pašu rindas vidū. Vispār šādu saīsinājumu ir ļoti pat smieklīgi daudz. Šīs ir video beigas.
Pielikumā ir saite tiem, kas vēlas stenogrāfiju apgūt nopietnāk. Skaistās stenogrāfijas ornamentālajā rakstā jūs tagad varat pierakstīt dienas grāmatu, aprakstīt dzīvokļa sienas vai aizpildīt pirkumu sarakstu. Atā!